Sveiki, sveiki, animeforums.lv podkāstā numur 16 Summer Wars. Šodien esam kuplā skaitā veseli 4 cilvēki. Nu, nesalīdzinot ar iepriekšējo reizi. Tā, kur mums ir svaigi? Kadiljāks, nepārāk svaigs, Mirāža galīgi nav svaigs. Ne cepts, ne vārīts, Jā. ne, es nezinu, ne pļauts, Jā. audzēts. Unicorn podkāstā tu biji, jo to es Unicorn Pārējos nebija. podcasts. Nē, citos nebija. Pārējos nebija. Citos nebija. Jā, Mirāža visos gandrīz. Un Jūlijas. Esmu šeit. Čau. Čirdur, saka čau. Labi, Jūlija, tu esi jauniņā podkāstā, tas nozīmē, tev vajag tā aprakstīt savu anime vēsturi. Principā tas, kā tu precīzi viņu sāki. Ar kuru seriālu sāki un cik ilgi skaties. Un cik ilgi skatos? Jā, cik ilgi skaties. Tātad Naruto. Es sāku sen, bet es nezināju, ka es skatījos anime, protams. Nu, sāc ar to brīdi, kad tu zini. Tad, kad es zināju, es jau tev stāstīju, ka es neatceros, kur no samuraju animēm es uzsāku skatīties. Jā, tā bija viena no samuraju animēm. Tas jau kaut kas samurāji. Nu labi, cik ilgi tu skaties jau? Gadu? Tu mums jau tādas vaiga skatītāja esi. Bet tomēr Viss vēl tikai priekšā. Jā. Nē, bet tu it kā Nāk sērijas uzkrāt. es diezgan daudz seriālus redzējis, kad tu pat teici, kaut kāds 50 jau esi. 50, jā. Nu, tas jau nav slikti pa gadu īstenībā. Nu, es jau nezinu, man jau visi, kurus es varbūt pazīstu, ir redzējuši 100 un 200 un 300. Man liekas, ka es ļoti maz esmu redzējis salīdzinoši. 300 noskatīties atsevišķi grūti. 300 epizodes, tas pilnīgi mierīgi ir. Tā arī, bet tu īsos Nē, tad tā kā- skaties, tu neesi mēģinājis tā kā garos, jo daudzi sāk, teiksim, ar garajiem riktīgi, tur ir pāris 100 epizodu jau. Nu jā, esmu gan garos, gan īsos, gan visādus. Esi? Un kuru garo tu esi redzējis? Ne līdz galam, gan Naruto, gan Bleachu, gan kas vēl mums tāds Pagaid, populārs. nelīdz galam. Sword Art Online, Bet ne līdz galam. Nu, One Piece. tu jau Sword Piece Art neesmu Online pie šitiem saņēmusies. skaiti, zini. Viņam taču, Attack on Titans. tie jau nav līdzi, tie ir tie populāri, nevis garie seriāli. Labi. Fairy Tail. Jā. Nē, tas arī nav. Sword Online, kā viņi tur sauc. Jā, to es iesāku šodien. Es beidzot nevarēju noturēties, jo tik daudz ir atsauksmes. Dažādas, pārsvarā sliktas. Jā. Nē, pirmā daļa Bet būs arī laba, sliktas pēc tam atsauksmes būs mani motivē jautrāks seriāls, paskatīties. tāds kļūs. Nelabā nozīmē jautrāk. Nu jā, pagaidām viss kārtībā. Oi, Mirāža Man liekas, atkrita. kaut kāds 4 epizodes esmu noskatījusi. Tu, Jā. super Viņš introduction. nobijās. Nobijās. Viņš izdzirdēja laikam, es nezinu, kaut kā stāsts par Sword Art Naruto, Online. Un, jā, un šitie visiem nobijās. Jā. Man teica, nu, Stāvšā vai mīļā tā. cilvēki, es promēju. Nu, jāsaka mums tēma arī vienreiz. Šodienas tēma tad ir filma, otrā filma, jau podkāsts pa otro. Nu, otrais podkāsts pa filmu mums ir Summer Wars. Veidojusi No studijas Madhouse. Jā, Madhouse. Manas mīļākās un laikam top 3 studijas. Jā, tā ir laba studija. Jā, nevienmēr, lai gan viņai sanāk, bet dažreiz, kā nu kur reiz. Bet Latiņu viņa savu tur un viņa, ja pat nolaižās, tad viņa izpērk savus grēkus ar kaut ko labu un solīgu. Jā. Direktors filmas arī jau tāds Hamaru Hosoda, jā, viņš ir pabijis visu, viņš ir vilka bērnus taisījis, meitene, kura lēc cauri laikam. Jā, laikam, kas ir, viena tāda pati, pirmā
pateicos, kurai viņš ieguva tur to nomināciju, neatceros kaut kā to viņa vietējo, kas ir ļoti prestižas skaitās. Jā, viņš vēl ir šitās te One Piece filmu, Digimonu filmas taisījis. Bet jā, tāpēc viņš tāds pieredzējis filmu. Un viens no pēdējiem, jā, viņa darbiem ir The Boy and the Beast. Jā, tas ir tā filma, kur vēl jānoskatās. Jā, kuru vēl nevar atrast un ne uz viens stūri. Nu, filmas ilgi jāgaida, tāpēc, kuri zina, cik ilgi vajag sagaidīt, bet tip. Nu, seriāls tāds beigās. Nu, filma, pierasts seriāls izslēgt, šitā filma ir kā Switch. Ja kas filmas seriāls šoreiz, ja kas ir vienlīdzīgi, ķip šie jaucamie spēkšķi frāzēs. Nu, jā, nekas jau tāds īpašs nav. Sākās, beigās tāds, kā pateikt, diezgan bērdišķīga filma, bet sanāca, pat pieaugušiem nav gluži, kur... Nepiekrītu. Ko? Es arī nepiekrītu. Nu labi, nu varbūt ne tik traki nav. Bija laba, viņa tāda vaiga labsirdīga un silta, draudzība, ģimene, vispārējais. Tur jau ir tas joks, teiksim, ja runājam par sižetu, viņš ir izdauzīts, viņš ir banāls līdz nelabumam. Un ko Mētkaus vislabāk dara, un kāpēc man viņi patīk, to, ka viņi banāls reāls sižets, kuri, līdz garlaicībai viņi var nonāvēt vienkārši. Viņas pasniedz kaut kādā jaunā neierastā gaismā. Un šeit, te ir tieši šī maiguma, šī ģimeniskā atmosfēra. Jā, bet kur tu esi redzējis, šitā jau nav klišē ģimenes atmosfēra. Bet var visur atrast filmas, visu, kur kaut kāds puisis ienāk kaut kādā kuplā ģimenē, un viņš ķipš tāds baltais virbulis no sērijas. Pat nezinu, ne tik kuplā, šeit jau viņi tādu riktīgi kuplu parādīt. Jā, tur bišķiņ piefrišināts, bet pati pamat, viņi nav jauna, viņi jau ar 100 reiz redzēta. Bet tieši atmosfēra, viņa, dēļ viņas arī gribās skatīties viņu šo, tu viņā ieslīgsti. Man liekas, ka 100 reiz redzēt ir tieši tā spēles daļa, ka kaut kāda tur pilnīgākais šonenīgais variants, ka tur spēlē, tīnis spēle, kaut kas notiek, tad viņam visi jāglābj. Tagad šoreiz, kas ir ļoti pozitīvi, viņš nebija izredzētais nekāds, tāpēc viņš vienkārši bija. Lai gan te zini, te atkal te ir, ja tā runā, tad ir baigais atkal sižeta caurums, teiksim, un, attiecīgi mēģināšu iztikt bez spoileriem, bet to, ka galvenais varonis pēc idejas, viņš pat nav galvenais varonis, un to, ka viņš no sērijas vienkārši paspēja, kur viņam jāpaspēja, tur tas, viņš nepaspētu, tur tas moments tāds slidē. Nepaspētu, viņi vienkārši uzietu gaisā un mieris būtu. Pagā, bez spoileriem. Vai mēs ar spoileriem? Spoileriem, protams, kā mēs varam runāt par to filmu bez spoileriem? Nē, var runāt. Nē, bet pašā sākumā, kur viņš ar to savu draugu, ķipš tur vajadzēja viņiem ar to meiteni ķipš satikties, un viņš tā kā pirmais atskrien, un viņi sāk, zināt, ķipš, ka tur laika atnāks, vai kaut kas tam līdzīgs neatceros tagad uz doto mirkli. Kad viņš tur ķipš nokavē tas otrs čāls, tas tā, tu uz mani vari paļāt, tas čāls aizēlsis, ka tāds dūlais tur skrēja kaut kur. Tā, ja viņš nepaspētu, būtu otrs čāls atnākt. Nezinu, kas tad būtu. Par kuru vietu tagad runā? Visotrādāk būtu. Pašā sākumā, kur viņa ķipš atnāk pie viņiem, man vajag cilvēku, kurš tur uz darbu, kaut ko tur. Un tur viņi ķipši abi it kā piesakās, viņi tā kā stāv un gaida tur tādā stacijā. Un viņš atskrien tas galvenais varonis. Ja viņš nepaspētu atskriet, atskriet otrs, teiksim, čāls. Otrs arī nepaspētu atskriet. Tā viņi tā kā izvēlējās vienu, ne jau viņa sacensības taisīja, kurš pirmais aizskrien. Nē, viņa spēli uzspēlēja. Tiešām? Jā, neklausījies. Es palaidu to garām.
Man liekas, ka Jā. vienkārši viņi izvēlējās beigās to čali. Nē, Mhm, viņa to tieši to, tā kā teica abiem, nu, ķips no sērijas, lai ir, Nu, nē, paga, vēl viņi abi divi labākais- pieteicās, tu viņi pateica, ka viņai, ka man vajag tikai vienu. Nu jā, Un tad bet bija viņa viss nepateica, tumša kuru. bilde, un viņas nākošais kadrs, ka viņas satieks tajā stacijā. Bet viņi nepateica, kurā ideja izskatīt, ka viņus... Nu, viņi izdomāja vienkārši. Nē, pēc tam viņi sazvanījās, un tas puisis galvenais teica, redz, vajadzēja man zaudēt, kāpēc es uzvarēju to spēli. Nu Tā jā, kā arī tas, atceries? jā. Nu jā. Pēc tam moška tāds bija. Pēc tam viņi sazvanījās, jā, un tad tas izskaidroja. Neiedziļināju. Jo atkal, teiksim, tas puisis, kas galvenais, it kā galvenais varonis, kurš nav galvenais nemaz varonis, viņš pie tam ir tā kā ģeniāls matemātiķis. Un ja šis ģeniāls matemātiķis nebūtu atbraucis uz to stāciju, un būtu tas otrs čals, kurš laikam tā kā, varbūt, ka nav ģeniāls matemātiķis, pieņemsim. Viņš ir krūtāks, kaut kāds administrators, programmētājs moška. Nē, viņi abi vienlīdzīgi tur amatā bija. Viņš tur teica, Jā, mēs bet tur nebija sīki viņš. Administratori. Tur Jā, bet pilnībā otrs nebija absolūti. matemātiķis, tā jau vienīgā tā atšķirība. Nu jā, un te vislielākais tas ir, ja tas sārums slēpjās uzreiz, ka, ļoti pārāk. Nezinu, man Pārāk neliekas, ka tas liela būtu kaut kāds sakritība. baigi Tā tāda baigā laimes lielais spēle, sižeta jā. pavērsiens. Pārāk liela sakritība. Vai ir laimes spēle, var kā nosaukt, bet, konkrēti no scenārija pieņemsim. Bet labi, tā jau nav tik traks sakritība, labi. Viņš vinnēja, tu vai meiteni viņš vinnēja kaut kādā spēlē un tika viss kārtībā, bet tur lielāka sakritība ir tāda, ka tas virtuālais, intelekts AI, ka viņš viņa kontu nozaga tieši. Pat tā ir tā lielā sakritība. Kāpēc sakritība? Tas ir tāpēc, ka viņš to kodu varēja uzlauzt. Viņš vienīgais nevarēja. no visiem varēja. Viņš neuzlauza. Viņš uzlauza, Nē. viņš to atslēgu dabūja. Viņš bija Nē. nepareizs. Viņam bija pēdējais cipars tas burts, vai kas bija Jā, nepareizs. pēdējais Tur vēl teica, simbols bija garām. Viņš nebija kaut atlauzis. 55, kaut kādi 50, kaut kādi citi cilvēki pa visu pasauli uzlauz, bet viņš neuzlauza. Nē, tur bija 11, tur Tie visiem 50 iesūtīja kaut kādu, un tur kaut kas bija ap 10, tā kā Jā, 12, 13, man liekas, atminēja to kodu. Vai kā Reāli. viņš neuzlauza. Nē, man tas vislabāk vienkārši, patika, tieši tas pavērsiens tāds, ka beigās viņš neko nebija izdarījis tādu, ka tur vesels bet tas bars bija labs, cilvēku tas bija labs citās pasaules vietās. Nē, ja runāt vispār par Summer Wars, teiksim tādā, tad pirmkārt man, ja tā kaut kādas tās bildes, kur viņi konkrēti, teiksim, kā cilvēki, tur kaut kādā tur no sērijas, tur tas kuģis, attiecīgi kaut kāds tur, izskatās tā kā nomet, sakot runājot, un attiecīgi pats nosaukums, vismaz man, viņš sākumā lika asociācija ir, ka būs kaut kas cits, un to, ko es beigās ieraudzīju, man tas iedzina, teikt, strupceļās, pat īsti nezināju, ko domāt. Vai labi, slikti, jo ko es gaidīju, es pateikšu, es gaidīju, idejiski, nesaka, ka precīzi tā vajadzēja būt, bet idejas. Kaut kāds pieņems no sērijas vasaras nometnes, kaut kādas divas, tā kā vien pret otru kaut kādas, nezinu, tur sacenšās kaut ko tur, karo savā starpā no sērijas, nezinu, tur tās pašas spēles, vai kaut ko, kaut ko tam līdzīgi, bet tas, kas šeit sanāca, man līdz ar to man tāda ļoti liela domstarpība iekšā rodas, ka, no vienas puses ir ok, no otras puses saukums baigi neiet kopā, viņš man ir Jā, neiet īsti. veiksmīgi. Kaut kā, tur tāda nekāda lielāka kara beigās nav, tur tādi konflikti vairāk. Tas arī viss Tā, ir tā. jā, tur, teiksim, tāda mazas atdzīviski konflikti, kā sadzīviski. Runāja par pasaules glābšanu, to nenosauks par sadzīvisku, bet, jā. Jā, lai gan šoreiz jau nebija. Šoreiz bija tāda normāla, realistiskāka pasaules glābšana, ka viss, ko tas izdarīja mūsu ļaundaris, tas bija iešaut pa šito te atomstāciju. Tā, un kas man ļoti viso reāli patika šinī visā, ka viņi gandrīz... Kas tad? Un
Protams, žēl, ka viņa ilgāk to nenovilka, bet to, ka tas ļaundars, kas viņš ir patiesībā, es gribu bez spoileriem izteikt. Jo reāli, te viens spoilers, viņš visu sabojās uzreiz visā, kā manā skatījumā. Un ka viņa nenovilka kaut kā līdz pēdējiem mirklim, kas tad patiesībā ir šis ļaundars, ka viņi bišķi pātru atklāja to, līdz ar to pazuda viss kaut kā tas saspringums, tas, kas tad tas īsti ir, jo, teiksim, ka tur tā. Jā, bet filma jau arī īsta bija, viņam nebija tieši tā laika vilkt to garumā. Pusotras, cik viņi tur kādu pusotru stundu pat garāk viņi ir. Pusotru stundu, diezgan īsti pietiekam. Kā divas stundas filma? Titrus skaitot arī iekšā. Bez tiem titriem. 114 minūtes. Bišķi pat garāk. Vēl jau vairāk tur viņiem. Jo es, kad skatījos, tieši paskatījos pulkstenī, vēl līdz filmas beigām bija kaut kādas minūtes 40 vai 50, kaut kas tam līdzīgs. Kaut kā baigi ātri tas viss tā kaut kā atklājās. Un ļoti žēl, jo varēja reāli, jo sākumā tiešām es domāju, kas reāli tas ļaundars tāds ir, kurš kaut ko tādu varēja paveikt, kurš uzlauza pēc idejas neuzlaužamu sistēmu. Un šeit te ir vēl viena forša doma, kas manā skatījumā vispār tā kā parādās. Bet pagaid, neuzlaužamu sistēmu viņš ļoti vienkārši uzlauza. Tas jau no sākta gala bija skaidrs, ka viņš ātri izviltojās un atrada metodi, kā to šifrēšanas atslēgu iegūt. Bet tas ir viss, un tad viņš tika iekšā. Bet kas ir konkrēti, kas bija šī persona, kas ir kā es tā viss stāvēja? Jā, kāda viņa motivācija, viss pārējais. Un tā beigās atklājas, ka tas vienkārši ir intelekts. Bez spoileriem, nāfig! Bet mums visi ir spoileros. Visi podkāsts spoileros ir. Beigais čakars bez spoileriem. Ko jūs domājat par Kenji, par to galveno varoni? Viņš tāds diezgan interesants varonis bija. Viņš tas nekāds varonis. Kā nekāds? Viņš no sākuma vienkārši neiejutās pēc vietās. Galvenais, viņš tā nervozēja daudz. Viņš gandrīz galvenais, tur ar tiem galvenajiem varoņiem nevar īsti zināt, kurš ir par to matemātiķu ģēniju. Jā. Un viņš bija primitīvs, viņš vienkārši pirmo reizi tika tajā ģimenē, kautrējās, tad pierada, tad viņam iepatikās, tad viņš vispār sajūtās tā kā ģimenes daļa. Un tad tā batālija viņa notikas. Es pat īstenībā pateiktu, ka viņš tika prezentēts kā galvenais varonis, bet pēc idejas viņš pat nenes kā galveno varoņu lomu. Arī, teiksim, finālā. Finālā pilnīgi cits personāžs, tā teikt, izspēlē to visu joku. Viņš vairāk ir tā kā tas katalizators visiem tiem notikumiem. Viņš arī pirmais ko parādīja, viņš arī bija tās, vienkārši tā arī vairāk tā liekas, viņš bija tas, ko caur kura acīm iepazīstināja ar to visu ģimeni. Vienkārši es saku, viņš tā kā bija vairāk kā katalizators, un līdz ar to pēkšņi, vienā momentā straujā viņš no galvenā personāža, viņš pārto par kaut kādu otru un pat trešo. Jā, bet tas plānu. Jau rāda tieši to ģimenes sajūtu, ka tur ir vairāk tie ģimeni, vairāk cilvēki. Arī, par to es arī nestrīdos. Tā, bet, pagaidiet tā. Ok, turpiniet runāt. Es jautāju par to galveno varoni, jo man interesē puišu viedoklis. Man pašai viņš likās ļoti tāds cute, ļoti mīlīgs. Viņš tā mulsa visu laiku un sārka kaut tāds ļoti mīlīgs personāžs, bet jūs viņu redzat kā garlaicīgi, kā jūs tur teicāt. Saprot, mēs sakam, ka viņš ir vienkārši tāds, ka viņš nebija nekāds interesantais ar tādām iezīmēm tādām. Viņš, principā, bija tā kā normāls cilvēks. Viņš bija normāls drīzāk. Vienkārši viņš neveiklā situācijā tiek grūtības pierast, pēc tam viņš pierod. Tas arī viss, ko viņš diži izdarīja. Bet viņš, man liekas, nepierada. Viņš visu laiku tā kā kautrējās. Kad tad viņš pierada? Un kā uz beigām jau pierada? Uz beigām, tajās intensīvajos brīžos. Intensīvajos. Pēc tam, ja viss beidzās, tā teikt, tad viņš atkal sāka kautrēties. Vienīgās reizēs, kad viņš bija tāds
pieredze, kā tu sāki, ir tajos intensīvajos brīžos, bet tas jau parāda nevis, ka viņš pierod, bet ka viņš saņemās un ir tāds varonis, tad, kad situācija to prasa. Pārējie baidās, klusē un neko nedara, bet viņš saņemās. Tas jau parāda to personību. Bija viņš varonis, viņš jau bija tas, kurš to iniciatīvu izteica, ka viņam tagad jācīnas ar to, kā viņus sauc, mīlestības mašīnu. Jā, vai nav superīgs nosaukums? Es nevarēju bez šīs ķiķināšanas nemaz skatīties. Love machine. Man radās doma, tas, kurš tur to programmē, viņš toši noteikti bija kaut ko uzpīpējis, uzošņājis. Un cik viņš skaisti izskatījās tā Love machine, tas viņa avatārs, tāds austrumniecisks ar tām visām gaismiņām apkārt, tik forši izskatījās. Kā jums patika? Vispār runāja par, teiksim, personāžu vispār to stilistiku, izvot kritīgi krūti to, ka, teiksim, pirmkārt stilistika gan tā spēle, ķipaši ideiski, virtuālā pasaule no īstenības atšķirās ļoti krāstā vizuālā daļa. Un reāli visur gribās kaut kur, katrs kadrs viņš ir baigi tā forši, tā burtiski ar acīm to grauz to kadru. Man patika tā cīņas notiek šitajā te. Cīņas tas vispār ir šiki nostrādāts. Ja, man patika, ka tur cīņu mehānika bija caur komandu promptu. Tas tas ir vecais, tas tas vēl pirms 95. Windows kaut kādiem tiem laikiem. Komandu līnija, ja tas čalis, kas krūti cīnījās, viņš vienkārši komandas rakstīja iekšā. Nē, īstenībā, ja bišķiņ tāda novirze daudzās vispār kaut kādās animēs, kur kaut kāda spēle vai kur, viņi visur raksta ļoti cītīgi pie tām, kā nelabie. Esmu vien tikai pāris kaut kādās laikam redzējis, kur, spēlē spēles kā spēles, nevis komandu promptus raksta. Protams, šitas arī ir tā. Un kas par to spēli, to koi? Jūs esat viņu kādreiz spēlējuši? Koi, tas ir, es varu izstāstīt, kas tas tāds ir vispār pa briesmoni. Idejaski ir tā, ka tā kā ar spēle, kas spēr tur pamatā, es tagad principā tā kā tulkošu, no tā visu man pašam bija interesanti uzzināt, kas tāds ir. Un viņa ir tā kā uzbūvēta uz viens cits tradicionāls Ķīnas spēles, kas saucās Kanafuda. Un pēc idejas viņa ir tā kā Mahjonga priekštece. Un lūk, šī koi spēle, viņa ir, kas tur iekšā animes, viņa tikai ir uzbūvēta uz šīs Kanafudas kaut kādiem tiem principiem, man nezināmiem. Kaut kā tā. Tad sanāk, ka tu arī neko nezināji par to spēli, kad skatījies, un tev arī bija tāds mulsums, kad viss sāka brēkt to koi, un tad kaut kas notika, un tad atkal kaut kas notika, un tad bija tāds. Nē, mulsums nekāds nebija, viņi ļoti laicīgi iepazīstināja mūsu spēli. Es idejiski sapratu, ko tas ko tā kā nozīmē, bet, man bija interesanti vispār, kas tāds, Paskaidro, kurā gadījumā saka to koi, jo es to būšu palaidus garām. Idejiski rupi runājot, tad, kad spēlē šito, kā viņu aizmirs, tā kā ar spēle pats. Pokeru? No sērijas pokeru, un kad tev izkrīt tās... Tur tas flash no sērijas, pieņemsim, kaut kāds mazais, lielais. Tajā brīdī, kad tu riskē, kad tu piesaki to savu likmi pēc būtības, bet... kaut kas tāds moments, kad tev izkrīt tā kā... Tu vēl nezini, kas tev idejas, ka ir kaut kāda šīs kārtas veiksmīgā kombinācija, bet viņi nav tā kā līdz galam noslēgta. No sērijas, pieņemsim, ka mazais tev flash ir un tev pietrūkst kaut kāds, nezinu, tur tas 6-nieks, tur 8-nieks, viena kārtas, un tu tā kā nezinu, būs, nebūs, un tu uz laimi tā kā mīni, bez maz vai lieko to līkni. Kaut kā tā, tas viss process notiek, ja varētu notikt. Nē, tas jau viss paši saprotam. Mēs jau paši nezinām, kā tur tie noteikumi viss, bet
Bet nē, nekādu Nē, sūdzību par to nav. Nebija tā, ka viņi tikai filmas beigās izvilka to spēli, tagad sāk dramatisko spēlēšanu. Mēs tur redzējām vesels 2 Kā kādus viņš tās Romīti spēles spēlēja. spēlēšanas. Jā. Un jo, kad es skatījos, kā viņi spēlē, man uzreiz pirmā asociācija bija kaut kas līdzīgs Mahjongam, jo, es tā, ok, labi, pieņemsim, aptuveni kaut kas tur ir. Runāju par Romīti. Jā, par Romīti. Kā tas ir vienkārši visu personāžu nagla. Vislabākajā nozīmē. Viņa tiešām hardcore domīte. Man īstenībā bija daži personāži, kurus man gribējās vairāk par kaut ko pa viņiem uzzināt, lai viņi bišķiņ vairāk ir ekrānā un varbūt kaut ko vairāk viņi pasaka savus kaut kādas domas, kaut ko tādu. Par Romītu man visvairāk tiešām gribējās, lai viņi kaut ko pa viņu ir kaut kas tiek stāstīts, parādīts vairāk varbūt. Teiksim, tika pastāstīts. Protams, netika izskaidrots, kā viņi īsti sapazinusies visiem cilvēkiem un tā. Tur vairāk vienkārši pateica, ka viņi ļoti svarīgi ir un viņai tur ir kad notika tur tā traģēdija, kad uzkārās visa tā teikt sistēma valstī, viņa uzreiz davai pie telefona un apzvanīja tur visus. Viņa arī bija kāds joks, viņa bija tā kā no tās viņu visas ģibedes, ka visi ģibede bija, varētu teikt, tādā pagrimumā vairāk, ka viņa kādreiz bijusi tāda stipri turīgāka un lielāka. Nopietnāk ģimene, tagad pagrimo, viņi ir tas, kas klāns, kaut kas tam līdzīgs. Jā, ne tas lielais klāns bija, bet viņiem ir izsācis kā tur rūpnīcas bijušas vēl viss kaut kas, bet kaut kas notika un nolaida viņu visu, viņa bija pēdējā, kas saglabājas tādu, mazliet augstmaņa statusu, tā Omīte viņa, kas vispārējo tādu palikuši pa vienkāršajiem cilvēkiem. Viņa vēl bija tā, kas to klanu tā kā turēja. Tā, bet, viņi tiešām man, kā personāši, viņi ļoti tāds spēcīgs, bet, viņai man bišķi pamaz tomēr tas moments bija, tā kā viņai varbūt atvēltīts. Es nezinu. Tā jau visam bija maz moments atvēlīts. Un es domāju, teiksim, runājot vispār par to ģimenes vēsturi viņai, jo tur, kur beigās, kad iet titri, tur tiek rādīts cipši bildes, vienkārši kadri, kurus jau varēja redzēt filmas gaitā. Un man tur gribējās vairāk redzēt kaut kādas idejas, uzzīmētas kadrus no šīs ģimenes vēstures kaut kā. Teiksim, es nezinu. Nebija nekāda interesantā vēsture. Šāls, tu tur redzēji, animē, tev likās, tas bija interesanti, ka viņi tur stāstīja, kā viņu tas klāns kādas kaujas cīnījies. Tur vienu vinnēja, otru pakās. Kaut kā, šī vēsturiski, ka ties paši zīmēm, kaut vienāk, tas būtu krietni labāk. Bet runājot par šitām kaujām, viņa vienbrīd paņēma to garo puļķi ar to aso priekšmetu virsū, atceries, un sāka brukt virsū tam no Amerikas. Šķēpu, vai drīzāk alibārda, manuprāt, alibārda to sauc. Kā jūs to skaidrojāt? Es to Omītu uztveru kā diezgan tādu gudru viedru tēlu. Tas taču šitas te ir klans Japāņu. Un pats par sevi, ka viņi tak šito te ieročiem ķersies. Kāpēc viņa gribēja, nogalināt bez mazliet savu to adoptēto dēlu? Pēc būtības viņš ģimenei kaunu nesa, viņš nepareizi izdarīja. Viņš problēmas visai Japāņu te nācijai radīja. Bet tajā vēstulē, ko viņa pēc tam ir atstājusi, bija pilnīgi pretējais pateikts, ka tik un tā ir jāpieņem. Viņa to uzrakstīja, tik viņa nebija zinājis to visu. Viņa vienkārši, viņai bija dārgs tas viņas adoptētais dēls. Viņa bija sarakstījis tādu vēstuli. Viņa nomirst, lai tie pārējie vienkārši nenomētā ar akmeņiem. Tas arī, jā. Varbūt pēc tomēr uzrakstīja. Pirms vai pēc, tas nav teiks. Viņa vienkārši atram grāmatā. Es teiktu, viņa bija vecā, vai tā bija vecāka vēstule. Nē, man nešķiet. Tomēr viņas reakcija bija ļoti asa, un tad diez vai viņa būtu rakstījis tādu, un viņa būtu noteikti pieminējis to atgadījumu. Un būtu teikusi, lai, teiksim, piedodiet viņam vai vēl kaut ko. Jo tā vēstule bija uzrakstīta tāda vienkārši, ja viņš uzradīsies kaut kad, viņš nav redzēts 10 gadus. Ot atcerieties to, ka tur bija rakstīts, viņš nav redzēts 10 gadus. Tas arī viņš īstenībā diezgan, to kā, jā, viņi tur teica, viņa nevarēja viņu uzrakstīt. Kaut kur,
Tas arī, jā, principā tas daļai arī tā kā varbūt liecina, ka tas tā vēstule varēja būt pirms tā notikuma uzrakstīt, attiecīgi nav īsti zināms. Pirms tā viņa nepieminēja to notikumu. Nu, viņš nebija, viņa nebūtu rakstījis, ka viņš 10 gadus nav redzējis, viņu vakar redzēja, zin. Vai tajā pašā dienā tikko redzēja, tikko mēģināja uzdurt. Nu, principā jā, ja tā padomā. Tā varētu arī būt, kā idejiski pirms. Bet atkal tad ļoti dīvaini, teiksim, tā ģimenes tā kā reakcija ir. Kas tad dīvainis tur? Nu, viņi kā lasīt, arī kā tu teici, viņi izlasīt, īpaši nav 10 gadus redzēts, bet what the fuck, tu vakar redzēji viņu? Nē, jā, viņi jau saprot, tā vec vēstule, bet kas pa joku bija, ka tā viņi visi ļoti cienīja to veco māti. Viņa bija galva ģimenes, viņa bija tas, kas vienoja ģimeni. Un tad šī vēstule sanāca tā, kā viņas pēdējā griba, jo viņa tikko nomira, viņa atrada vēstuli izlasīt. Viņa vienkārši pēc tā nevarēja vairāk pieņemt. Un tam puisim jau arī bija, tā, viņš uzdzirdēja, ka viņa ir mirus uzreiz, atkal bija visi strīdi, viss pārējais bija pilnīgi vienaldzīgs. Viņš vienkārši skrēja uzreiz pa taisno pie tās vecmātes un uz māju. Visu mašīnu sev sasit un tā tālāk. Bet es īsti nevarēju saprast, kāpēc viņi tik asi noreaģēja un paņēma to ieroci, jo Tāpēc, tas puisis tā kā nāca. Saprot, viņš visu ģimenei kaunu, visam izdarīja visu, ko viņa viņam darīs, audzinājis pārējo. Tas bija pēc tam, kad viņš atzinās, ka viņš uztaisīja to programmu. Pagaidiet. Un pēc tam... Ne to, ka kaunu. Viņš paņēma piķi un aizskrēja prom uz Ameriku. Jā, bet tad viņa vēl nebija uz viņu dusmīga. Viņa palika dusmīga, tad, kad viņš pateica par to programmu, kas aplaida to... Viņa bija jau dusmīga, tad viņš bija aizmūts uz Ameriku prom. Nu jā, viņa visu laiku bija dusmīga, bet viņa paņēma to ieroci tikai tad, kad... uzbruka. Viņa tā vecmāte uzbruka tam čalim virsū. Un uzbruka viņa tikai banāli tāpēc, jo viņa teica mirklī, kad tur viņa sāk zvanīt visiem, kaut tu pirms tam burtiski vai pirms tam vai pēc tam neatceros, arī vēstulē bija teikts, kad lasīju to vēstuli, ka pasaulē tā kā idejas ir divi trūkumi, vislielākie, kas ir tas bats un vientulība. Idejiski, vispār viņi tā kā cilvēkiem ir jāpalīdz, arī tā, ka viņi zvanīja, ka cilvēkiem jābūt saorganizētiem idejiski un viens otram jāpalīdz, un idejiski labums ir jāvairo. Viņa šis tā kā pieņemtais dēls, viņš idejiski sabojāja pasauli, viņš viņu aizlaida pa pieskari gandrīz vai. Bet ne jau apzināti, viņš jau apzināti neuzlaida to vīrusu virs. Viņš apzināti izveidoja masu iznīcības ieroci. Nē, viņš, teiksim tā, viņš nezināja, ka tas ir masas iznīcības ieroci. Nē, pag, tā tas nestrādā. Viņš ļoti apzināti veidoja programmu, kur domāta šādai lietai. Pagaidi. Jā, viņš izveidoja, whatever, es arī pieņemsim. Tas ir tāpat, kā izveidot to bumbu. Bet kāpēc viņi tiešām saniknojās to, ka viņš viņu pārdeva idejiski šo programmu šiem militāriem čaļiem, kuri sačkarēja visu, kā vienmēr. Un viņš tādā veidā gribēja izpelnīties it kā godu un cieņu, atnesot to mājās naudu, jā. Naudas. Un tāpēc viņi arī tā kā saniknojās, jo viņš praktiski... Par ko tur Viņa jau dusmoties? saniknojās vairāk par to, ka ģimenei. drīzāk Japānā šmūts tādus attaisītu. Viņš drīzāk tā kā pārdeva to kaut kādu šo savu, kaut kādu to morālu, varbūt, nezinu, kā pareizi pateikt. Vienkārši viņa tādā momentā arī tā kā sadusmojās. Viņš gribēja izdarīt labu darbu, bet viņš izdarīja tikai sliktāku, ļoti sliktu pie tām darbu. Pārdot ASV militārajiem kaut kādiem spēkiem, kaut kādu šitādu ieroci, tas ir pašnāvība. Bet viņai jau nekas gluži nebija tas, ka viņš ieročus taisīja. Viņai nepatika tas, ka viņš šmucis attaisīja, jo kā varēja redzēt, ka tas vecmātei ļoti rūpēja, tā kā viņa zvanīja visiem, visus iedrošināja. Un pēkšņi atklājas, ka to visu pie visas tās šmucis ir vainīgs viņas ģimenes loceklis. Un tā ir tā ģimenes problēma. Viņas ideja bija tā kā vairo to labumu,
viņš pēc idejas, viņš visu sačkarēja, viņš visu aizlaida gar pieskari, gan arī visu Nu, pasauli. viņš netieši bija vainīgs. Viņš jau nebija tas, Nē, kas viņš bija, palaida viņš bija, programmu. Viņš bet bija viņš, veidotājs. Ja bet viņš nebūtu idejas, sataisījis Bet programmu, nekas visi tāds veidotāji nenotiktu. tad varbūt tiek Nu, jā, uzskatīti bet par tiem saprot, tai galvenajiem vecai mātei, ļaundariem. viņai nebija bet, vienalga par to. bet viņš Viņa pārdeva. uzskatīja viņu par Bet tāpēc es vainīgu. saku, Viņš bija viņa tā kā taču skatās kā radītājs. viedais tēls, viņai taču vajadzētu to lietu saprast. Nu, Vai viņa ne? saprata, bet viņa tāpat uzskatīja, ka viņš ir vainīgs. Nē, Un diez teiksim kā tas tā, palīdzētu viņu nogalināt tagad no viņš to bija tā ieroci kā puta. Nu, gluži vilto. viņu nemēģināja nogalināt, tas Kā bija tad nē? žēsts. Nē, Ja ja viņi viņi būtu gribētu, viņi nogalināti, būtu viņu nodūrusi. Viņš tur tieši tā, zemes tieši vaļājās. tā, Mēnestrēl, viņi būtu gribējis nogalināt, viņi būtu viņu nogalinājis, bet viņš idejiski piecēlās mierīgi, nu, viņš tā kā pastūm nost to šķēpu, un viņš tā kā aizgāja prom, un viņi tā kā vienkārši sadusmojās, un čau, tā prom, viņa tad Un tas palika bija slikti. žēsts vairāk ar šķēpu, ne jau tas, ka viņi reāli gribēja viņu. Nu jā, viņi tā kā vairāk Viņu tā kā izdzina no ģimenes, viņa parādīja, cik viņš liels sūdzes sataisījis. Es vienkārši, kāpēc es šito minu? Jo es domāju, ka viņai kā viedajam tēlam vajadzētu tieši otrādi viņam piedot un viņam tā kā līdzi just, ka viņš droši vien tagad jūtās slikti, ka tā viss beidzās, bet tā vietā Bet viņi vēl uzsprākst un šitā nē, uzvedās. Tas taču slikti viņš neiet tieši kopā. otrādāk, viņš slikti nejūtās ne uz mirkli. Viņš pateica, jā, es radīju, un viņš tad pasniedza vēl čeku, teica, sakot, es gribēju tā kā, nu, ķipši no sērijas ar godu atgriezties. Nu jā, Viņa bija viņas, nevienā lai momentā, izpelnīties, lai viņam nebija lepotos viņa. Nu, tad viņi tā darīja, lai tas dēls saprastu, ka tas bija slikti, adoptētais dēls, labi. Tad sanāk, tāpēc viņi tā Viņa to uzsprāga. darīja, tāpēc, ka viņš šmucis ievārīja, nevis tāpēc, ka tas bija slikti. Nu, tas bija slikti, išmūts ievārījis. Attiecīgi, viņš salaida visu, ko vien varēja grīstē pēc Nē, idejas. nu, Jā, viņš radīja, bet tad kāpēc tu paņēmi un Nu, pārdevi es viņu no nepiekrītu, ka viņš to sērijas? visu šmuci savārīja. Nu, savārīja tas cilvēks, kas palaida to programmu. Tas Nē, nu, savārīja. Tagad, ja mēs vainosim tos ražotājus pašus, kas ražo atombumbas, un nevis tos, kas nospiež pogu un tā atombumba aiziet, tur ir liela atšķirība. Nu, tie, kas ražo, tie arī ideja. Jā, vai arī tie Ne ģēniji, kas tieši, viņi ir izgudro, tie ir netieši paši vainīgi. vainīgākie. Viņi ir netieši vainīgi, tie, kas ražo, bet, Nu, nu, par to es arī bet arī mazāk runāju, ka vainīgi viņi no netieši. tā nekļūst. Vienkārši, nu... Ai, nu nē, labi. nu saprot, nē, tur jau nebija tas, neviens nesaka, ka tai Sapjotēm. vecai mātei bija taisnība, saproti, bet šeit runa iet par kādas, tad viņai bija tā motivācija. Viņai varēja būt netaisnīga, viņa jāva un rīkoties tā, bet viņa tā rīkojās, un mēs dirīgi... Nu jā, tāpēc man bija žēl Bet, to bet jūs, bet Amer- es šeit dzirdu tādu baigo domu, ka jūs uzskatāt, ka, teiks, viņa bija baigi labsirdīga, tur labumu Nē, visai es nesaku, ka pasaulē viņa un bija tādai. baigi Viņa nebija labsirdīga, nekāda par viņu ir svētā un šitā te. zināms tikpat Viņa jau daudz, bija cik... Japāņu tās ģimenes priekšstati pa visu. Viņa arī bija karēji, viņa, ja vajadzētu, arī dotos, teiksim, karā un galinātu cilvēkus. Viņa nebija nekāda balta un pūkaini. Viņiem ir tie savi Jā. ģimenes priekšstati un lojalitāte savai valstī un šitai te. Oi. Nu, Ejam ok, tālāk viņa nav nomākt, pēc ideāla. mēs šeit esam ļoti ilgi iestrēguši. Tā. Nē, nu, Iesilām. idejas to, ka viņš, paņēma naudu, aizbrauc prom, tas nav smuki, jā, kuram tas patīk, jā. Bet to, ka viņš tieši tādā veidā, teiksim... jo viņa vēl kāpēc sadusmojās, jo viņš pateica, ka pateicoties tieši viņas naudai, viņš tā kā Tas projekts radīja to tika visu. radīts, jā. Un, attiecīgi, viņa līdz ar to vēl vairāk sadusmojas no vienas puses, ka jā, jo viņš tā kā, viņš paņēma Ģimenes nozaga naudu. loceklis ar ģimenes naudu sataisīja visu. Tas Jā, uzreiz viņa pie tā ir un- iesaistīta un ģimene visi ir iesaistīta ar to, Jo ka tas tā būtu reāli cita sanāk. lieta, ja viņa, teiksim, būtu iedevusi viņam to naudu, viņš būtu aizbraucis un uztaisījis šo projektu. Tur būtu cita runa, viņi tad noteikti jop, cik razīgi, ko es izdarīju, bet šī gadījumā viņš bija nozadzis naudu, viņš aizbrauc, viņš par šo naudu uztaisīja šo šmuci idejiski, un līdz ar to tāpēc viņi tā kā, sadusmojās maz drusciņi. Runājot par personāžiem, kas arī tā kā nedaudz liek aizdomāties man, vai arī kas liek kaut ko just, man, piemēram, nedaudz kaitināja tas personāžs ar blondiem matiem, kas policists.
radinieks policists. Kā jūs uz to personāžu skatāties? Vienkārši nepāga tur, kas bija, viņš bija vienkārši pamuļķis tāds. Bet tur bija viss sarakstīts, saprot, tur bija ģimenes sataisīt. Bija viens dēls, problemātiskais dēls, kuram tagad ir ģimene viņa pilnīgi izdzinusi, viss pārējais. Tad ir kaut kādi gudrāki muļķi tur visādi, kas tur bija datoriķi, zvejnieks, tur ārsti, tur parāda, cik milzīga tā ģimene ir. Jā, Un loģiski, kā tajās bet ģimenēs visās ir, tas arī viss tie personāži, viņi vairāk daudzi, protams, Tas jau nesa kaut plusi. kādu savu lomu, kaut kādus Jo svarīgu tā savu nebija ieguldījumu. kokaina ģimene, viņa Bet, nebija tā kā Daudzi arī izgriezta bija personāžu vienkārši pārs un fonam, pateiks, ka tā ir fonam, lai ģimene. bagātinātu to visu. Bet jūs pamanījāt to momentu, kad tas policists paņēma tos ledus gabalus un noņēma no tās istabas, kur tas bija kā Jā, viņš dzēsētājs. sabojāja to visu. Homīts. Jā, un tas bija tāda, man liekas, ka simboliskā nozīme, ka cilvēki piešķir, kāda simboliskā nozīme jums liekas tur ir ievietot. Nevis tas, ka viņš ir stulbs un viņš atkal kaut ko saliek kristē, skaidrs, bet man liekas, tur ir kaut kāda dziļāka jēga. Bija ļoti karsts, 30 grādu temperatūra, es atvainojos, nedomāju, ka tur termenis mirušam cilvēkam ilgi saglabāsies. Kādu laiku saglabātus, kāda simboliskā. Es domāju, tur simbolisms nultā. Paga, tas kāds simbolisks, tā bija situācijas sāsināšana vienkārši, jo tur notika lielā cīņa par to pasaules glābšanu un tā Jā, tālāk. arī. Jo viņš Un šitas te teica- pamuļķis, viņš jau teiksim, teica- nesaprotot pilnīgi galīgi situāciju, kaut ko tādu izdarīja. Bet Viņš- saproti, viņš to viņš arī izdarīja teica, labu gribot. Parasti Jā, visu jā, tos protams. slikto sadara cilvēki aiz muļķības labu gribot. Tas ir tas simboliskais, kas, manuprāt, gandrīz vai katrā anime, gandrīz vai katrā filmā parādās. Kas attaisno- Jā, bet, bet Ko, es nezinu. tas ir tik foršs moments, tas tik labi parādās šajā animē. Nē, jo- Protams, neviens nestrīd. Jo atkal viņš teica, kamēr jūs tur ķipši spēlējat, tur spēlīts, jā, tur, ķipši viņi tur guļ no karstumā. Tas jā, viņa un- muļķīgums, jā. Tā, idejas, ka spēlīt, jā, bet, ok, malas tā arī izskatās, viņi spēlīt stupi, tad, what the fuck, čāļi, ko es tur, beidziet spēlīt un dariet kaut ko jēdzīgu. Īstenībā viņi nodarbojas ar šito te vispār internetu vidas glābšanu, jo to ir lielā šmūts ir. Un beigās nesaglāb, un tad viss sās. Īstenībā, runāja par to simbolismu, ja tā mēs bijām aizkāruši, kas man diezgan tā izbrīna, tas tomēr, neizbrīnīja. Principā, teiksim to, ka tas, kā viņš saucās, Ozo, vai kā tas saucās, tas tīmeklis. Oz, jā. Tad, pēc idejas, tā kā visi sociālie tīkli, jā, kuros cilvēki dalās ar visām savām kaut kādām, īpaši ļoti, ļoti aktīvi cilvēki ar savām domām, ko viņi dara, kur iet, kur satiksies, ar ko satieks. Principā izliek gandrīz visu savu burvīgo informāciju. Un nav nekāda problēmas nesagādāt, tā teikt, uzzināt par viņiem visu, ko vajag, un kaut kādā veidā, teiksim, apkrāpt, izmānīt kaut ko vai tam līdzīgi. Attiecīgi tas pats, to, ka tur ASV prezidentam tur tā konta tur glabājās, kā palaist atomraķetes. Tas moments, jeb tas sociālā tīkla moments. Jā, ka mēs pārāk daudz pa. uzticamies internetam, man liekas, tā ir tā ideja. Jā, Tas bija ka drīzāk pārāk daudz mēs tur nākotne glabājam. parādīt, ka viss ir saistīts ar to internetu, un ja kāds Arī pārņem viņu, utopiskā tad viss nākotne. aizies nos. Vienkārši šeit bija tas maldīgais priekšstats, ka viss ir drošība. Šis nekas īpašs tāds nav, tā drošība strādā, ja tu vispār, saproti, ja tu arī visu savu naudu ieliks vienā bankā un banka nosprāgs, tu paliksi bez naudas. Arī. Tas tā kā visur. Šeit vienkārši viss bija ļoti sajūgs, ļoti progresējis. Pie mums neuzlauzīs, jā. Jo, pieņems, uz doto momentu, kas tiešām pati drošākā sistēma ir tā ar bankas sistēmu, jo pagaidām nav gadījums dzirdēts, kā ir uzlausta bankas kaut kāda serveri. Kas ir nemitīgi vienmēr uzlausti, ja kaut kāda sociālo tīklu serveri kaut kur tiek brucināti nos un vēl kaut kas, bet bankas līdz šim vēl neviens nav. Nē, bet mums ir bišķi Pieveicis. citādāka sistēma, mums ir daudz to punktu, ir daudz serveru, daudz servisu. Šeit joks bija tāds, ka viss ir sajūgts kopā,
Un, ja tu uzlauzīsi vienu atslēgu, tu dabū tā teikt kontroli pār visu tīklu Nu, vispār. jā, bet tur ir Pār idejas, bet šitiem te, bet tur un arī viņš pats raķetēm princips, ka... pieeju nekādu negūtu, tas nebija tik traki. Viņš ieguva pieeju un varēja kontrolēt vienu satelītu. Pat tur bija iedota pieeja tam satelītam, viņš vienkārši viņu Bet tagad pats sāka traudēt, princips to, ka pieņemsim, ka tu reģistrē sociālā tīklā, viņiem kas ir teikts, ka nekādām trešajām personām jūsu dati netiks nodoti, viņi glabājas pie mums drošībā. Un, tur idejas tas pats, it kā trešajām personām dati netiks nodot, bet kas notiek, kad šie dati tiek veiksmīgi tomēr uzlausti un pie viņiem ir brīva piekļuva. Protams, viņi tiek izmantoti visādiem interesantiem mērķiem. Tur tas pats idejas tam iekštās ānims, ka visi pārāk uzticamies internetā, pārāk varbūt kā daudz cilvēku runā, to, ko nevajadzētu runāt varbūt internetu vidē, un to, ka par runāšanu šeit to nekas pilnīgi galīgi nebija. Šeit bija vienkārši tāds drošības lieta parādīt tādu. Nu, jā, es saku, Bet, nereāla situācija, tā jau bija utopija, viņi pat nevar ar realitāti īsti salīdzināt. Kad jau nebūs tāda viena sistēma, jā, bet, kas pats princips, visu vieno. Varbūt ne visu, bet kaut kādu var tev būt. Kaut tas, pēkšņi uzlauzīs, pieņemsim, Facebook. Es domāju, tur diezgan daudz cilvēku, kas glabā tiešām, tur diezgan daudz apjomīgi dati ir svarīgi. Savus bankas kontus, tu domā, viņi tur glabā? Šitas te bija nākotni, ka ja progresētu un visu šitā sistēma parādītos kāds sociālais tīkls. Tā bija utopiskā nākotne, nevis realistiskā nākotne. Principā tas idejiski, es pašu pamatu. Varētu arī notikt, nē, kāpēc? Varētu, šitā ir vēl realistiskā. Noteikti, ka nevarētu. Nē. Nē, ja progresēs šitas te viss tā citādāk, ne caur sociālo tīklu, bet kaut kādas šitādas sistēmas būs, ka, teiksim, visi cilvēki būs numurēti un viss pārējais tāds mierīgi. Kā tad mums vajadzētu būt vienai lielai valstī, un tas, man liekas, nekad nevarētu notikt. Šeit jo arī līdz nebija. Šim mēs pat knapi tā varam sadzīvot, kur vien kā viena liela valsts. Tas neiet kopā ar mūsu cilvēku šito dabu, ka mēs gribam kaut ko sev. Esam diezgan tādi, mēs gribam varu. Bet tas iet ļoti kopā ar interneta šito te dabu. Jo, ja tu pamanītu, vispār sēdi iekšā Facebookā. Ne tikai Facebookā, arī draugos, arī tur un tur un Jā, tur. Tur ir tā dažādība. Nav jau tā, ka tikai vienā visi sēžam. Un diez vai tas kaut kad tā būs, ka tikai vienā sēdēsim. Jā, nē, es nesaku tieši šitā te, bet tur kaut kādas tādas zinātniskās fantastikas iezīmes ir. Viņi nosauks Facebook, sēžu Facebookā. Come on, taču visu pasauli nesēž Facebookā. Jā, bet tas ir amīšu veidojums vispār, tu sevi pārdodies amerikāņiem. Protams, bet es saku, vairumu cilvēku uzjautāt, kurš sociālo tīklu izmanto, noteikti, teiksim tā, 80% iespēja, ka viņš pateiks Facebooks. Noteikti. Jā, es vienkārši saku, ka tāds monopols nekad nebūs iespējams, vienmēr būs dažādība. Bet es jau saku, pa ko es saku, ka jau šobrīd pastāv tāds monopols. Facebooks, teiksim, valda pār pasauli un sociālajiem tīkliem. Šitajā visumā... Ķīnā tagad aizē, pasaka viņiem Facebooks, viņi zinās. Nē, pagā, kur tu šeit redzēji, ka Ķīnā būtu kaut kas? Šits te arī bija limitēts sociālais tīkls, viņš nebija vispasaulīgs, viņš nebija visu reizi esošs. Es tagad runāju par vispasaulīgajiem tādiem, kur visi bija tieši vispasaules, tur arī. Es saku, ka nav iespējams nekas tāds. Tur tiešām bija vispasaules. Jo viņš, pieņemsim, ASV prezidents glabā tur tos, ko tur kodus vai ko tur uz tā. Kāds vispasaules. Tagad runā, šeit runa iet, jūs sakat vispasaules, un šeit runa iet tikai pa Ameriku un Japānu. Kāda tā jau nav nekāda visa pasaule. Bet tur arī rādīja tur bija visas. Tur rādīja, kad arī ķipš to globālo karti, tad... Labi, es neatceros globālo karti. Man liekas, ka tomēr Ķīnas reģionā tādā tur bija tukšums pilnīgā, kas... Nē, tur bija tā karta, kur visu parādīja, ka viss ir saistīts. Ķīnā vienmēr būs tukšums. Labi, pagaid, šitam arī jāliek mieru. Nē, es nesaprotu, pa kas mums par runām aizskar pēči. Man vēl, kas interesē, es nevaru īsti saprast. Es laiku domāju par to. Viņi vilka analoģiju starp to spēli
un starp to spēli, to svarīgo pasaules glābšanas spēli un to beisbola spēli. Visu laiku vilka analoģiju, un es nevarēju saprast īsti, kāpēc. Radinieks spēlē, saprotu, vēl viens Radinieks ģimeni skatījās. parādīja, saprotu, viens no viņu radījiem spēlē un tā kā iegūto uzvaru. Tas atkal bija ģimenes, tas joks, ka milzīga ģimene tur vienkārši visi kaut ko dara un Man viss liekas, kaut tur kas ir vēl notiek. kaut kas vairāk par to, ka tas vienkārši ir ģimenes loceklis. Es domāju, arī manīs prieks, ka tur ir kaut kas vairāk. Es domāju, tur nav īsti nekā vairāk. Tur bija Ne, tik ideja- daudz Nē, to viņi kadru. vēl Aiz parāda ausīm varētu pievilkt to momentu. pasīvumu ģimenes, ka notiek viss kaut kas. Kas tur mums atnāca emfazējis. Mēs podkastojam tagad. Tā idejas, principā, aiz ausīm varētu pievilkt to, ka, teiksim, tas čāls, kurš to beisbolu spēlē, viņš visu laiku traucās uz priekšu. Viņš centās, pūlējās un līdz uzvarai, tā teikt, centās iet. Idejas, to, ko viņi darīja spēlē, tur idejas tas pats. Viņi visu laiku cīnījās un mēģināja kaut kā līdz šim home rungam, tā teikt, aiziet. Un, kaut kādas varbūt tur ir tās paralēlas, bet tur viņas vairāk ar to, ka tur tā kā ir jācīnās un nedrīkst padoties no sērijas. Un kā vairāk tur piezina, vai kaut ko tur varētu baigi atrast. Laikam. Jā, un kā tie ģimenes locekļi dzīvoja līdzi, kā viņi pārdzīvoja, pilnīgi Tas ir vairāk kā tas par ir to dabiski. pasaules Tas atkal glābšanu ir- bez mazvai. Tas Pašā atkal, sākumā. Teiksim, jā, viņi tur kā pārdzīvot tam beisbola šādi, tas ir dabiski, īpaši stāvējies var spēlēt, tur panākums var gūt, tas ir dabiski pārdzīvot līdzi, jā. Tā pasaules glābšanai tur arī, jā, visi grib dzīvot. Tik traki jau nebija, protams. Tur bija nevis pasaules iznīcināšana, bet ir terorakts liels. Visvairāk, kas man, protams, atkal samulsināja moments, kas man šķita tāds interesants pēc savas būtības, tad, kad tas satelīts, viņš ietriecās. Idejiski viņiem tika noslaucīta pusmāja, kaut kādā mērā. Tad vienkārši pozitīva filma, Omīte, laimīgās kur beigas. Kas palika? Omīte, kur palika? Tas moments, Nekas, paņēmis ar šāpeli, tā teikt, no grīdas atstūķies, iebāzīs zārka, kur problēmas. Man īstenībā tas moments bišķi kaut kādā mērā iekšēji bišķi tā šokais, labi, varbūt viņa tur māja kaut kur otru pusē, kur pilnīgi tur pat vēja brāzmiņi nebija, bet idejas, ka tur it kā pēc visiem notikumiem, kas tika rādīt, viņi bija tieši tanī pareizajā pusē, kur tika māja kārtīgi Nepiesiedies, šitā satricināta. tā pozitīvā filma, pie šitādiem nepiesiesies. Bet tas Drīzāk. moments, viņš ļoti krīt acīs. Tur... Vispār tu krīt acīs tas moments, kā viņi arī izdzīvo un bez traumām visu pārējo. Tomēr asinī vajadzēja būt un iespējams kaut kam laustam visam pārējiem. Čalim matemātiķim bija asins. Čučotur, zini, Ne atrada. tāpēc. Dēļ lielās rēķināšanas un vēl citu. Tu pat tām asinīm, es domāju, ka tu vari kāds apsit galvu. Jā. Vienkārši tie seksīgie cipari. 8 un 6. Jā. Mēs visi Nu, jā. laikam esam izrunājuši. Tad pozitīva filma beigas. Nē, Varam īstenībā beidzamās domas pa sižetu varam izteikt. Teiksim tā, varbūt pēc kājas, lai tad sanāk, nezinu, varbūt Menesteros pirmais sāks. Kopa filma var teikt sižetisku. Viņš bija pozitīvs, viņš tādu neredzētu pilnīgi ģimenes atveidojumu, labu, milzīgas ģimenes parādīja. Tiem, kam ir cilvēkiem ģimene ir tādas siltā vieta, tad viņiem ļoti šitas, teiksim, patikt. Un tā bija laba filma, labs sižets, nekādu lielo šito te caurumu nebija. Man tieši arī patīk, pieņemsim, ka tas bija, tā bija tāda ieticīga
Tas bija vairāk pat zinātniskā fantastika, nevis fantasy kaut kāds. Jo realitāte bija ļoti reāla, un arī tas notikumi tajā virtuālajā bija reāli samērā. Ja vienīgais, ko noņem nost, tas to sociālo tīklu, kas tāds visur esošs ir. Bet tā ir reāli tāda zinātniskā fantāzija, ka mēs varētu fantazēt, ka tāds varētu pastāvēt. Es arī man patīk, teiksim, terorakts. Es nezinu, nevis, ka tā mašīna tika pie valstu šitiem strateģiskajiem kaut kādiem raķešu krājumiem, vēl kaut ko, bet viņi vienkārši tika pie satelīta kontrolas, kuru neviens nebija, teiksim, uzskatījis tā kā šito te, strateģisku objektu kaut kādu armijas, un tāpēc nebija tādas drošības, kas bija vienkārši firma bija palaidus vai kaut... Es tevi atļaušos vienu piemērot momentu, ko aizmirsām. Tas ķipš ļaunais čāls, viņš idejiski uztvēra visus notikumus kā spēli. Viņš viss ieprogrammēts, tā bija programma. Viņi vienkārši bija īpatnēji uzprogrammēti. Tas gluži nav caurums, tas drīzāk šitam te programmētājiem rokas līks. Arī kaut kāda baigāša tāda izdoma nepareizā, jo vajadzēja būt jau tādai mašīnai, kas vienkārši dodas un iznīcina. Tas ir ierocis, viņu ielaid iekšā, viņš sāk taisīt šmuts vienkārši. Tā, tas viss pozitīvi filmu, viss forši skatīties, var vai nākošais. Nobeidza tā. Vēl, bet tas, ko mēs vēl nepieminējam, ir tas, ko es sauc par amerikānisko to momentu, tad, kad galvenajā cīņā meitene, kā viņu sauca, zaudēja un bija nepietiekams cilvēku skaits, 704 vajadzēja. Moments, un tad viens parādās, un tad vēl, un tas tāpat kā tajos aplausos. Labs moments, un man bija tāds, ak, Dievs. Uzreiz pirmā lieta, ko es iedomājos, kāpēc kāds no tiem krutiem programmētājiem vienkārši nesataisīja kaut kādu skriptu, kas štāncēs lietotājs, cik viņiem vajag. Tas 100 punkti vinnēt vienkārši. Cik vajag tik sataisīt? Kas notiek ar botiem iekš Counter-Strike? Jā, vienkārši. Vai citās labi, spēlēs. Davai, Jūlija, turpin, tā nobeiguma runa pa stāstu. Ja nobeiguma runa, tad man kopumā patika visvairāk likās oriģināli tā ģimenes atainošana, ģimeniskās vērtības. Likās ļoti labi atainot tie personāži, lai gan dziļumā viņi neskaidroja tos, kāpēc, kas kā notiek, bet kopumā kā ģimene, kā vienu lielu organismu, viņi ļoti labi parādīja, un man tas priecēja. Vēl arī patika galvenais mulsošais varonis, un pats stāstījis likās tāds paredzams, bet tik un tā interesants. Nekas tāds jauns pārāk nebija. Vēl ļoti patika animācija, un arī mūzika. Mēs neesam pie animācijas mūzikas tikuši. Nē, jūs runājāt, ka ir atšķirīgi reālajā dzīvē un tajā virtuālajā, ka ir divi dažādi. Mēs neesam vēl tur, tu pa stāstu nobeidz, lūdzu. Mēs tikai aizskārām to tēmu. Tad mēs citu. Es domāju, tā ir vispār nobeiguma runa. Labi, nē, mēs tikai par stāstu runājam. Sorry. Mēs tikai stundu par stāstu runājam. Jā, tur jau tā lieta šausmas. Tik sen nav bijis šitāds fails, stundu runājam. Labi, tur man viss patika. Runāt attiecīgi par stāstu. Attīstības ziņā, kā jau Jūlija tur minēja, paredzams, un manā skatījumā diezgan paredzams, un dažus notikumus viņi varēja, lai saglabātu intrigu, ilgāk bišķiņ paildzināt, kas runa konkrēti par saturu, tad tiešām šī ģimenes atmosfēra, mājīgums, tas dzīvīgums, jūtās dzīvīgums, kā visur kaut kur kaut kas notiek, un nekas nav statisks šī pasaulē, kur, it kā mums parāda, bet vienlaicīgi arī neparāda. Bet realistisks vienkārši atveidojums pasaules bija. Es tāpēc saku, viņi ir dzīvi, viņi jūtās kā ir dzīvi un dabiski. Pēc notikumiem, diezgan paredzama jau no paša sākuma. Jau zini, kad tur aicina tos divus puišus īpaši darbā, jau meiteni, tad tāds, kaut kas noteikti tur būs cits.
Principā bišķi bet tā ļoti tāds sirsnīgs, tāds patīkams stāsts par ģimenes attiecībām, savstarpējām, iekšējām, kaut kā tā. Super, varam pāriet, teiksim, laikam pie mūzikas, jo mūzika man šķiet, ka nekas tāds dišķi, es vispār neko neatceros to mūzikas un neko labu nevaru teikt. Tikai vienīgi to, ka man... Titros bija labi tāda mūzika. Viņa bija patīkama pēc visa tā noskatīšanās, tā kā pasēdēja paklausīties bišķiņ, tur tās bildītes paskatīties, kuras tu jau redzēji. Tev sāpīgā vietas neparādīja bildītes svaigas. Nē, man tiešām prasījās kaut ko tādu nostalģisku mūziku, viņa arī tāda bija, kas likta, ka, varbūt, ne to kā aizdomāties, es nezinu, tagad precīzi neatceros vairs tā kā tā mūzika skanēja, bet, viņa bija tāda arī atmosfēriska un dzīva, kaut kā, nezinu. Nebija slikta, bet man nekas tā teikt visu to cilvēku, kas tur bija. Teiksim, ģimenes locekļi vienkārši ikdienu. Labi, mēs jau sapratām, ko tu gribēji par tām bildēm. Tagad par mūziku es izteikšu savu viedokli. Man patika īpaši mūzika kaujas tajās ainās. Nes kāpēc es tad vairāk mūziku klausījos nekā skatījos. Tas ekšanīgais, ātrais, ritms. Tas man patika. Jā, tur piekrītu. Jā, tas ir gūt. Labi, mūzika, tad kas vēl? Redzēja mūziku labi. Kā animācija, pēdējais punkts, lielā šitāda animācija. Ko, diemžēl teikt par seriāli, viņš tomēr cieš no tā 3D grafikas sajaukšanas ar 2D. Protams, šajā viņš tiek biškucīt, tā teikt, attaisnojas ar to, ka tā virtuālā pasaule atveidot. Sižetiski visi ļoti labi sataisīs, bet tāpat aci bišķi grauž tas 3D, kā jau vienmēr. Vietām, jā, bet nē, es neteiktu, ka grauž. Vietām. Es pat īsi nemanīju, kas grauž aci, tas ir pieņemsim Anime Kingdom. Tur ritīgi grauž aci, tīpaši pirmā šeit sērijas. Jau arī mazlietiņi bija dažas vietas bija grauzīgās. Dažas vietas, kas tā ir pa vietu. Bet šeit ātri pierod. Teiksim, pats sākums, tur es piekrītu ļoti krāsi iemetas acīs. Pats sākums, kad tikai sākās, kad viņi parāda ķipši to Ozu, to pasauli. Zaķi briesmīgo vai kaķi, vai kas tāds bija? Jā, kaut kādi mošķīti. Tur varbūt iegriežās, bet ātri kaut kā pierod pie tā, ka tas tā ir, un ir, ķipši, pierod pie tā kaut kā. Nav tā, ka katru reizi atsākās viņu. Man tieši otrādi patika, ka tas tā atšķīrās, ka tā realitāte tiešām diezgan krasi atšķīrās no tās virtuālās realitātes. Patika, un ka sava noskaņa tur pilnībā, un tas 3D droši vien arī rada to jocīgo noskaņu. Tā. Kas man vispār runāja par tā animāciju un tā. Es nezinu īsībā kā uztvert, bet iespējams šī animē bija ļoti atklātas, apmaksātas reklāmas. Jā, bija. Ļoti atklāts, un it īpaši pirmajās kaut kādās pusstundā laikam. Es tur saskaitīju kopumā kaut kādus 5 vai 6 brandus, kuri ļoti tā cītīgi ik pa laikam uzmetās acīs, un man tā, Kur? Pagaidzi, būšu palaidus garām, kā tas var būt? Pirmkārt, Dell bija vairāk kārt tā forši rādīts. Datoru kompānija, kas ražo dators? Jā, Dell, jā. Viņi principā ir laikam kā no Āzijas un kaut kur no tās puses, nezinu. Kas vēl? Bija tad kaut kāda šitā automašīnas marka aizmirst, kā viņa BMW. Tos arī pamanīja. Tas bija tur būtiski 2-3 sekundes, bet bija pietiekami. Kā parastā filmā, reklāmas. Kam vēl bija kaut kam ļoti amizanti, man patika, kā viņu iešuva iekšā. Kaut kādam dzērienam to, ka viņi uz palodzes viņu tā rādīja pilnīgi dramatiskajā momentā, laikam, kad tā vecā māte runāja kaut kas tāds. Kaut kas tur bija dzēriens, bija kaut kāds, man vēl tas... Pepsi nebija gadījumā, ne Pepsi, es neatceros. Pepsi nebija, man liekas. Varbūt Coca-Cola. Coca-Cola arī kaut kā negribas teikt.
Vārdu sakot, kaut kas neatceramies. Bija man īstenībā ļoti bija arī kaut kāds atpazīstams brands. Viens bija brands, kas man izbirīja, bija iPhones. Tas Vecais ir īpašs. 9. gada filmas, es pamanu vecais iPhone. Man tas maz ticāms, ka viņiem varētu atmaksāt tur kaut kādu to reklāmu vai ko, bet, Visdrīzāk, pagāja. Apples ļoti aktīvi darbojas milzīgas naudas sistēmā. Tā, un bija vēl kaut kāds šitais apģērbu kaut kāds brands bija ļoti forši parādījies. Bet viņi, ko šeit galvenā lieta, pa ko runa iet, tur bija daudz reklāmas, bet viņi visi bija pareizi sataisīti. Viņi tiešām iešūt iekšā. Jā, tā ka nekrīt acīs. Viņi bija ļoti forši tā iešūt, tāpēc es saku, pat no vienas puses viņi krīt acīs diezgan, no otras puses viņi pat negrib slamāties. Jūs labi reklāmas. Jā, bet atkal šeit jau lieta tāda, ka tā bija filma, un filmās vispār parasti ir tā augstā animācija un grafika. Šitā filma arī nebija nekāds izņēmums, nebija ne lētās grafikas, ne lētās animācijas. Nebija pati krūtākai redzēts labākas filmas, jā, bet citādāk viss bija smuki, cienīgs filmai. Es neko sliktu nevaru teikt par to. Kas šeit piesaistījās, arī zinu, tas bija Warner Brothers. Tie arī kaut ko te bija pazaudējuši pašā sākumā. Viņu tas logotips. Zini, ko es atcerējos? Kas man patika? Ka nebija fanservice. Tas man tā patika. Ka beidzot nav, un es visu noskatījos, un tikai tad sapratu, ka nav. Jādod plus 2 balles klāts. Tad no 8 desmitnieki, tad jau tā te izklausās. Tā. Nē, īstenībā no drīzāk 8 puses. Bet šitā tā, kurās filmās te ir fanservice, man tāds jums jautājums ir. Filmās nav, kopš kuriem laikiem filmās ir fanservice? Redline ir izņēmus, viņam tur ir animācija tāda narkomāniskā vienkārši. Redlineam drīkst, tas ir stilā viņa. Bet vienalga ir. Šita filmās ir kaut kāds jēlās, tādas neteikt, ka es neatceros nekur. Es to tās atradīšu, ir īpaši visās šajās sērijā. Kur kaut kas būs. Labi, kas vēl? Kas vēl nav izrunāts? No animācija, tu gribi kaut ko pateikt par animāciju, principā, ka vai verdikts tāds, ka ir labs, un tur nav fanservice, tāpēc ne krūšu, ne apakšbīkšu. Jēj! Beidzot! Tad vispār tur tādu seksapīlo varoņu galīgi nebija. Tāds viņš stils viņam vienkārši ir mazliet jāatgādina arī reāli. Kaut kāda pat Digimonu puses ir īpaši tā virtuālā puse, ka tur šitie te čuģīgi tādi parādas. Jā, to mēs neminējam. Es kaut kādā review arī klausījos, ka Digimona direktors bija Digimona filmu taisījis. To pašu izveidoja. Jā, un tad viņi arī teica, ka to jau plaģiātismu, tāpēc nevar nosekt. Bet es neesmu redzējis tos Digimonus, tāpēc es nevarēju neko saprast. Kurš Digimons grib skatīties vispār? Ir tādi, kas skatās. Ar to arī īstenībā beidzam. Šās esam jau 1:07 minūtes norunājuši. Vai ne? Ilgi. Atsauksmes mums visiem ir tāds, ka es saprotu, tās riktīgi pozitīvas. Īstenībā, jo filma bija laba, filma bija patīkami skatīties. Man ir, diemžēl dēļ nosaukuma, to, kas gaidīja kaut ko citu, dabūja pilnīgi citu, man ir kaut kā pretrunīgs, bet man ir kaut kā vairāk pozitīvi pretrunīgs šīs sajūtas. Man īsti, man it kā gribētos palamāt viņu vietām, bet man tomēr es negribu lamāt viņu un teikt. Es piekrītu, viņa jau nekur tik ļoti nogrēkojusies. Vienkārši, tas arī viss, tāpēc arī nesnāk viņu lamāt. Vienīgais, ko mīnus varētu teikt, viņai varbūt ir tas sižetiskā puse. Tā, ja tu gribi kaut ko nopietnu ar sižetu un tādu skatīties, tad šitas gluži nav tās viņa primitīva ir diezgan. Idejas tur ir daudz labi, tur viss labi sataisīts par nopietnu, bet tīri pamatā tur primitīvi tas viss ir. Tās ģimeniskās vērtības visu tā kā uzlabo. Viņa ir organiska. Viņa kaut kā viss kopā kaut kā vienlaicīgi to, it kā dažādi elementi varbūt ir kaut kā, bet viņi visi saskan. Un
tu kaut kā skaties un tu turpini skatīties. Un tu pamani, tur ir kaut kāds grēciņš, tur kaut kas varbūt ne tas, bet tu vienalga ir Tev jau vienkārši pieredzējušā kritiķa skatiens ir. Bet par tiem grēciņiem vajadzēja jau parunāt. Kas tev tā Maziņi nepatika? viņi ir, pa sīkumiem tak nepiesiesies. Nē, nu pašus Kā? liel- Bet man interesē, kas tie Ne, ir par pašus sīkumiem? lielākos es tā kā nosaucu. Nosauc. Nu, ir. Pozitīvs atsauksmes kopumā, jā, pa filmu. Filma laba. Mhm. Laba Es, filma. es viņai dotu, teiksim, 10. 7, kaut kādas 8,5 Hosādu Mamārus no 10. Ja mēs pa ballēm, es arī astotnieks īstenībā. Man Es arī pietrūk 8. tajā filmā vienkārši kaut kāds, ja būtu sižets kaut kāds krūtais un nopietni, viņi būtu, protams, būtu pavisam cita filma, bet tad gan vilkt uz 10 visu. Cik labi sataisīt, nekam nevar piesieties tur gluži. Un ar to tad arī beigsim beidzot. Čau, čau! Visiem čau!